Labrīt, labrīt. Nu, mūsu ar Spriņģi Norvēģijas ekspedīcija sākās. Spriņģis sēž darbā un strādā. Reinis jau staigā pa lidostu un iet uz savu lideni. Pusotra stunda un būšu Norvēģijā. Yes! Biem, biem, biem! Spriņģi, ar ko tu nodarbojies? Es jau močīju pie tevīm. Lidostā jau esam, močījam uz vilcienu. 2 vilcieni, stundas brauciens. Un tad jau es varēšu skatīties, kā Spriņģis strādā un pats varēšu dzert alu. Very nice. Stigning venstre side. Kāpsim ārā, iesim Spriņģi meklēt. Nu, kruči, pastīsimies, es pareizi atradu, es to piešu pie kaut kādiem random cilvēkiem. Gaf, 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 gaf. O, pareizi atradu. Alfred uz Bet-alu izbraukt Betmobīli. Šis nevarēs pielaist. Hybrid auto. God damn, boy. Look at that nigga. Weekend Warrior brauc roadtripā. Cik jauki skatīties, kā citi kaut ko dara. Bim, bim, bim. Tas bija izcilākā mūzikas pavadījuma vienkārši. Es nezinu, vai video cik sniegstās pēc sūda, to mēs pēc tam redzēsim. Pa kaut kādiem krūmiem un zariem braucam. Oh, yeah. Tieši tāds. Tieši tāds ir mūsu mīļais Oskars. Re, kur mums jau kaut kāds gaļims sniegs ir. La 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 la. Ziema, hello. YouTube tā neļaus aplaudot, mums Metallikas autortiesības nav. Vairs dusmos ir kaut. Gribēs savus šekeļus. Very nice un very slapš.
princis atved kaut kādu ūdeni parādīt. Jāiet iečikot. Video droši vien neizstāst tik iespaidīgi, bet dzīvē ir tā, ka paliek mūta vaļā. Wow! Nu, kur tu tur čāpo? Oh, yes. Pirmās dienas saulrietiņš. Ļoti eleganti. Mēs te esam, ko mēs te redzam? Kaut ko redzam. Kaut kur esam. Baigi labi. Check this out. Oh, jā. Nu tad auto atstāts pārkingā. Un kaut kur ejam. Vajag atrast kaut kādas nakts mājas, kur noparkot telti. Jāsāk taisīt vakariņas. Un dzērt liķierīti. Kaut ko iesim sameklēt. Kur pakrist zem kādas ēglas. Nu, labrīt, labrīt! Un kā tam mums te izskatās, kur mēs esam palikuši? Vai nav ļoti jauki? Brīnišķīga nakšņošanas vieta. Pamazām celsimies un velsimies. Un sāksim pirmo pārgājienu dienu nopietno. Laiks ir ļoti jauks. Nav karsti, nav augsti, lietus nelīst. Puslīdz normāls debesis. Ēsim brokastis, pakosimies un čāposim. Jau! Nu, re, būsim arī sapakojušies. Kāpsim augšā. Un mēģināsim doties tālāk. Brokastis tādas bijušas nebijušas, bet nu nekas. Pa ceļām kaut ko uzkodīs. Čāpojot jau sagribēsies ēst. Te varētu visu dienu sēdēt un meditēt, bet nu jāapskatās arī vēl kaut kādas vietas. Vai ne? Ceļa biedrs is a man of few words. Kur mūsu gids ir atvedis, iesim pastīties.
O, jā. Ļoti eleganti. Yes! Nu, tagad ir grūtais kāpiens. Kaut kādu gabaliņu esam nogājuši gar šo te ūdens vadu. Bet nu bišķi vēl jāpacīnās. Interesanti, kas mūs sagaida augšā. To vēl neviens nezina. Tāpēc pirmā mini uzvara šodien ir jāizcīna. Viņš maziņš dambīts kaut kāds spēkstacija vai sūkņstacija. Un maza pauzītas vietiņa pie ļoti jauka līcīša. Princis tur varbūt atpūšās. Es arī atpūšos. Saulīt spīd. Diena fantastiska. Cilvēki turisto. Un viss ir baigi jauki. Ļoti, ļoti forši. Nu redz, cik jauka taciņa. Sprīns tur kaut kur cīnās. Tik jāmočī. Kādam vajag staminu bišķiņu iešaut. Baigi low on stamina. Mums ir Skyrims, mēs kāpjam 1000 soļus uz High Grodgāru šobrīd. Rekur kaut kāda NPCs. Hei! O, jā. Galvenais baigi neskatīties kamerā, bet zem kājām. Stamina low. Wait for stamina to regenerate. Tu dzers stamina potion. Čik. Viņam vienkārši no vakardienas ir ļoti liels poison damage. Un mums nav antidotes. Tāpēc stamina low, poison damage un slow to the max. Kaut kur esam atnākuši. Ja šis nav iespaidīgi, tad es nezinu, kas ir. Kameras ekrānā vajag milzīgs tas ūdens pirms neizskatās, bet realitātē ir tā, ka elpa aizraujās. Wow! Bišķi pakāpām. Un laikam bišķi paņems power napiņu. Saulīt spīd. Silti, forši. Var arī bišķiņu skaistā priežu ielociņā nosnausties. Cilvēki tas staigā pilns taka, diezgan busy, kā jau sestdienā. Tā kaut kā nekur nesteidzamies. Nu, power napiņš ir pagulēts, tagad vajadzētu uzpildīt ūdeni.
Un mēs tā kā domājam, ka Norvēģijā ūdeni var ņemt no jebkuras vietas, piemēram, no Širikas kaistas. Piepildīsim pudeles, piepildīsim kamelbekus. Un tad jau čāposim tālāk. Neko daudz mēs neesam nogājuši. Šodien ir noiet kaut kāda aptuveni 5 kilometri. Vajadzētu noiet vēl tikpat. Redzēs, kā mums ies. Bet mēs te baigi nesteidzamies šodien. Baudam saulīti un pārējos dzīves jaukums. Ja vajag tīru ūdeni, nu tad principā no jebkuras vietas, no kuras nav slinkums. Pasmel un dzer. Un nākamais video ieraksts būs tas, ka mums abiem ir caurēji diarēja vienkārši, un mēs nekur nevaram aiziet un jāsauc helikopters, lai atved toalets papīru. Nu, kaut kā tā mums te iet. Kur mums ir taka, es tagad īsti nezinu. Varētu būt, ka mums ir kaut kur tur jāiet. Bet, nu, es nezinu, vai sanāks tik tuvāk tam ūdenskritumam. Ļoti gribētos, bet, jā. Diemžēl dēļ platleņķa. Viņš izstās kamerā mazs un neiespaidīgs, bet dzīvē. Jā, Alpa ir aizrāvusies nemaz. Ļoti, ļoti forši. Saulīte pamazām pazūd, bet ir silts. Tā mēs te rekur čāpojam mierīgi. Ļoti jauki. Pāēduši esam, padzēruši esam. Turpinam. Mums vajadzētu tik līdz tām ūdenskritumam augšā. Tagad bišķiņ pa lava roks jāpastaigā, kas nav lava roks. Bet varētu būt. Viens vienīgs wastelands. Bet ir baigi labi. Tas, ko daktars parakstīja. Final push šodien uz kalnu augšu. Tā, ka rekur mums ir iezīmēta. Un, nu, kāpums diezgan stāvs. Nezinu, vai video to labi var redzēt. Nu, viegli nav. Bet baigi traki arī ne. Tā kā plāns ir stundiņas 2 vēl pačāpot. Tad jau droši vien, kad arī kaut kur nobāzēties. Ar to, protams, šeit paliek grūtāk, jo uz akmeņiem telts, protams, uzcelta grūtāk, nu tā mums vēl ir kaut kādas zaļaudzītas pļaviņas. Bet augšā paliek tikai akmeņaināks. Un tas vēl būtu viens. Bet galvenais atrast kādu plato, kurš nav 30 grādu slīpumā. Jo naktī guļot ripot lejā, nu arī tā kā vajag negribās. Mums ļoti paveicies ar laika apstākļiem. Ir vienkārši fantastiski. Saulīt spīd. Liela vēja arī nav. Taka. Sausa. Nav pārāk slīdama. Bet, nu diezgan izaicinoši. Neko. Šitā te arī kāpjam. Turpinot mūsu mazo kāpienu, mums ir pirmais milestones svarīgais. Mēs esam uzkāpuši līdz pirmajam sniegam. Lūdzu, cienītie.
To mēs esam sasnieguši. Tāds labs gabaliņš ir paiets. Nu vēl bišķi jāpakāpj. Un tad droši vien, ka perfekti. Un tad arī metīs mieru. Nu, būsim atnākuši līdz naktsmītnei. Naktsmītne uzstādīta, ieleja brīnišķīga. Kaut ko pakojamies te. Telts gatava. Matracīts piepūsts. Siltas drēbes uzvilktas. Neko. Jāiekārto kempiņš. Jāsāk kaut kas šmorēt. Sāk gribēties ēst. Oh yeah! Oh yeah! Kaut kā tā mēs te forši sēžam. Ir baigi jauki. Ir bišķi pavēsts, protams, jo ir kalni, vai kur sniegs. Bet ar tējiņu, ar siltu ēdienu būs izcili. Vakariņu laiks, lalalam. Kas mums labs ir? Nē, ir very nice. Mums liekas, vēl jāvāk. Yes, priekš tējas nebiedīgs. Ļoti jauki. Bet tējiņi vēl jāuzvar atsevišķi. Kaut kā tā arī baigi labi sēžam. Kāds tur bija tas klišejais teksts? Nevis 5 zvaigžņu viesnīca, bet 1 000 000 zvaigžņu viesnīca. Nē. Tu tagad stulbi izdarīji. Kamēr tu vārīs, viņš atdzisīs, un tev būs randami negaršīgi tēja. Tieši ievilksies, un es pielikšu to. Es tā kā varētu rūpi lamāties, bet gan jau, ka Sofija arī šo video skatīsies, tāpēc. Bet pasaka, cik labi sanāca. Brīnišķīgi tēja, tu nevarētu uztaisīt vēl labāk. Es ļoti lepojos ar tevi. Pareizi uztaisīt. Wow! Ko? Vakariņas pārēsts? Tas vēl tur kaut ko lepsē? Videoblogs. Это videoblog. Dzeram tējiņu, skatāmies uz kalniem un pa lielam. Nu, kaut kā tā, mums tā otrā diena. Baigi labi. Tad jau tiekās rīt. Cheers! Nu, re. Saulriets ir sagaidīts. Tā, beidzas mūsu otrā diena. Fantastiskā ielejā. Rīt taka ved tālāk. Lūk uz turieni. Tieši uz 12. Šobrīd ir aptuveni +5. Ir diezgan pavēss. Naktī sola līdz aptuveni +1, bet guļamais ir labi, drēbes siltas, tā kā es domāju, viss būs forši. Jā, dienas noslēgums fantastisks. Otrā diena episka, diezgan daudz noiets, pat līdz sāpošām kājām un bišķi bezspēkam, bet gandarījums, protams, neizmērojams. Jo, šāda skata dēļ ir vērts bišķiņ pamocīties. Norvēģija, tu esi brīnišķīga. Vienmēr priekš šeit atgriezties. Esam pamodušies un pakojamies. Šorīt no burvīgās kalna ainavas nav nemiņas. Atnākuši mākonīši. Kaut kā šādi. Jāsavāc paunas. Un jātais brokastis. Pastaigi pa mākoņiem. Ja vakardien bija tik saulains un dzīvespriecīgs, tad šodien atmosfēra diezgan
mistiska, mazliet spokaina, bet ārkārtīgi skaista. Tu vienkārši, kā cilvēks parastais no plakanās Latvijas zemes, ej un baudi. Centies nenolauzt kaklu arī, protams. Nu, es domāju, ka šeit mēs piemetīsimies un taisīsim brokastis. Ūdens svaigs ir, ainava nevarētu būt vēl skaistāka. Laiks kaut ko iečāpstināt. Brokastiņas ar ainavu. Oh, jē! Nom. Viss ir nomācies. Bišķiņ lietas līst. Это videoblog. Aizrījos. Tas kroplis. Brīnišķīgi. Kur mēs iesim, es nezinu, jo mīgli ir, kompass nav, karoči, uz izdzīvošanu. Taisniesim. Jā, virziens vienmēr taisni. We straight, man. We only go straight. Un mūs pārsteidz saulītē. Yes. Es nezinu, kā šis viss izstās kamerā, bet dzīvē. Es zinu, ka es jau šo te tekstu saku kaut kādu 15 reizi, bet es neesmu pieredzējis videogrāfs. Bet izskatās burvīgi. Praise the sun. Praise the sun, brothers. Praise the sun. Yes, please. Cheers to that. Un nedaudz chocolate rain labākai dienai. Oh, Videoblogs. Это видеоблог, я снимаю. Kājas it kā vēl ir sausas. Bet no, kur mums tagads spotiņš? Tu paskaties, kāds džedajs. Opa. Pathfinders atrada pētu. Nu labi. Nu, tagad bišķi jaudrāks posmiņš. Reku, mēs ejam pa te, Donalda Trumpa taka. Mums jākāp tur pa krauju augšā, tur, un milzīgs maga Donalda Trumpa uzraksts ir tur. Tur mums jātiek. America! Oh boy! Tas būs rēcīgi. Ko? Above the clouds. Esam uzkāpuši savu krauju. Un tagad esam Ghost Townā, tuvojamies Valhallē. Šī taka ir sponsorēta by Donalds Trumps. Paldies viņam. Oh, jā. This is something. Šis ir vienkārši episki. Lietas nelīst, kājas sausas, var čāpot. So far, so good. So far, so good. Here comes the rain, do-do-do. Here comes the rain, do-do-do. Sagaidījām. Tagad sākās interesantākā daļa. It's alright, baby. Woo, lightweight. Kā tur bija? No raining, no training.
And the road goes on and on. La 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 la. Neviens pašs dzīves dvēseles, un loģiski neviens normāls cilvēks šādā laikā neiet ārā. Izņemot tos, kuriem galīgi nav ko darīt. Laiks nav skaidrojies. Lietus nebija ilgs. Šitāriem očiem. First person drinker. Press E to drink. Bē. Mums ir pirmā dzīvā radība. Viņas arī ir uz Donalda Trumpa takas šobrīd. Sniegs. Šobrīd snieg. Diezgan augsts. Un mums ir reku ceļa biedri. Nu, iesim kopā laikam. Bē. Kaut kā tā mums iet. Griezāmies atpakaļ, nenogājām tik, cik gribējām, bet nogājām diezgan daudz. Tagad čāpām atpakaļ pa to pašu taku. Jāforsē sniegs. Jūnija mēnesī. Mīgla un mākoņi mums nebeidz priecēt. Jāšķerso bišķiņu upīti, es jau esmu otrā pusē. Viens te dikti domīgs. Kā nu būt? Nu, un tagad kliņšaini nogāzi. Lēnu garu dodamies atpakaļ. Labi, ka ir lietus beidzies, jo savādāk viss šis būtu slidens tā kā pa ledu. Bet daba mūs lutina. Ir saulains, viss kliņas ir apžuvušas. Tāpēc temps var būt diezgan labs un tik traki arī neslīd. Nu, no mūsu lielajiem kalniem esam tikuši lejā. Kaut kādā pusceļā tad esam uz bāzes vietu, kur būs jāceļ telts, jātais vakariņas. Salīdzināt ar to, ko mēs tur augšā kāpām, šitais tāds pa parku pastaigāties. Lightweight, baby! Nu, re, kur kāpjam lejā pa Skyrim trepītēm. Kaut kā tā. Pa kurien atnācām, pa turien arī ejam apakaļ. Šiks capums. Tas ir videoblogs. Это videoblog. Bomāru brokastis vienkārši. Tā kā poļiem kaut kādiem fūristiem. Garšīgi capumi. Capumi garšīgi, jā. Laiks diezgan tāds
7, 8. Varētu būt sliktāk, varētu būt labāk. Not great, not terrible. Kaut kur tur mums laikam jāuzkāpj šodien. Mums Lemberga debatas iet. Pārgājiens tuvojas noslēgumam. Saulīt mūs lutina. Mēs kāpjam lejā uz auto. Pienkāns. Principā būsim kur pienkāns. Ne tās, ko jūs padomājāt. Būsim izstaigājušies. Būsim bišķi pačkarējuši, kurš muguru, kurš ceļgals. Bet, nu, speķīts bišķi nodzīts. Sirsniņi bišķi patrenāti. Laimīgi čāpojam lejā uz mašīnu un tad jau vakarā pa kādam aliņam un mierā jābrauc mājās. Nu, rekur mūsu video reģistrātoru footage braucot mājās. Koki priekšā traucē manai ainavai. God damn it. Это видеоблог. Саня, кушать? Halo? Paldies Norwegian Airlines. Kalnu braucienu būsim pabeiguši. Tagad tik pēc bagāžas un mājās. Kalnos tiekās nākamgad.